Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā. Esmu Lelda Elīna Liepiņa Goldberga. Esmu juriste, Elisu Kļaviņš, un runāsim par neirotiesībām. Jā, šoreiz mēs runāsim par tādu salīdzinoši specifisku tēmu, kas šķietam stāv diezgan tālu no tiesību zinātnes par neirotehnoloģijām un neirotehnoloģiju ienākšanu uzņēmējdarbībā un dažādās uzņēmējdarbības sfērās, bet, kā jau jūs dzirdēsiet vēlāk, tad nemaz tik tālu tas no tiesību zinātnes nestāv. Patiesībā ļoti tuvu. Varbūt jūs varētu vispirms raksturot neirotehnoloģiju attīstību, varbūt sašaurinot arī mazliet, par ko mēs īsti runājam. Kādas tad ir tās iespējas, ko jau šobrīd ar neirotehnoloģiju palīdzību biznesā var veikt? Jā, principā par neirotehnoloģijām runājot, lai saprastu vispār, kas tas ir par zvēru. Neirotehnoloģijas ir primāri šīs tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, lai iegūtu vai apstrādātu vai izmantotu galvas smadzeņu darbības signālus. Un ar šiem signāliem vai nu tiek veikti, pieņemsim, ieraksti, lai veiktu, līdz šim tika izmantot medicīnā, lai veiktu, pieņemsim, dažādus garīga rakstura slimības vai iedzimtas slimības konstatēšanu. Vai arī viņas pat tiek izmantotas arī, lai veiktu šo atgriezenisko saiti, lai izmainītu šo smadzeņu stimulus un tādējādi veiktu, pieņemsim, bionisko roku darbināšanu. Vai arī pavisam nesen ir arī atklāts, ka šos smadzeņu signālus var izmantot arī komerciāliem nolūkiem, personīgo šāda interešu uzzināšanai, kaut kāda preferenču uzzināšanai, kā neiromārketingā. Un tāpat laikā arī izmantojot to sadzīves tehnoloģiju darbināšanā vai vispārīgi iegūstot tādu informāciju, kas līdz šim šķitusi neaizskarama. Šeit mēs nerunājam par kaut kādu nākotni, fantastiku, bet par šā brīža jau situāciju, vai ne? Jo tā vienmēr ir tāda, kad runā par tehnoloģiju attīstību, tā vienmēr ir tāda diezgan grūti notverama robeža, kurā brīdī mēs runājam par to, kas vēl būs, un tā vizionējam, kurā brīdī, kas jau ir. Bet ja jau jūs kā advokātu biroja darbinieks esat specializējusies šajā jomā, tad acīm redzot ir arī kaut kāds tiesību saskārums vai tiesību sadure ar šīm neirotehnoloģiju attīstību. Varbūt jūs varat raksturot, kāda saikne ir starp neirotehnoloģijām un tiesību zinātni. Neirotehnoloģijas jau primāri skar mūsu cilvēktiesības, kas ir mums ikvienam vien tāpēc, ka mēs esam cilvēks. Tās ir tiesības uz privātumu, kas ir tiesības uz personīgo neaizskaramību, kas ir garīgā neaizskaramība, kas nav tikai tevi fiziski aizskar, bet reāli tev sāk jau iejaukties tavās personīgajās garīgajās procesos, kas notiek smadzenēs. Tāpat laikā, šis garīgais privātums tiek aizskarts, tiesības uz pašnoteikšanos, kā jau minēju, ir šīs bioniskās rokas vai arī šie pieņemsim smadzeņu datora saskarnes, kas ir viens neirotehnoloģiju veids, kurš nevien saņem tavus signālus no smadzenēm, bet dod pretī tavus signālus tādējādi, kā jau minēju, tiek izmantot šīs bioniskās rokas. Un tāpat laikā arī ir runa par šo garīgo pašnoteikšanos, kur ir runa par to, ka cilvēks spēj pārvaldīt, nevien spēj pateikt, ko viņš vēlas izpaust, bet arī spēj pārvaldīt šos smadzeņu impulsus, kā mēs darbinām rokas, kājas, kā mēs runājam, jo šīs garīgās pašnoteikšanās tiesības ir skartas ar tādām neirotehnoloģijām, kuras atklāja un palīdz ārstēt nevien Parkinsona slimības, bet arī smagus depresijas gadījumus. Un ņemot vērā, ka šīs tehnoloģijas var tikt izmantotas jau komerciāliem nolūkiem, tad radies jautājums, kurā brīdī mēs varam apstāties un pateikt, šobrīd tas jau iet pārāk tālu mūsu privātajā sfērā, mūsu iekšā, mūsu ķermenī. Bet es saprotu, ka jau gadiem ilgi Eiropas Savienība cenšas tieši tehnoloģiju attīstību jomā savu regulējumu neteiksim apsteigt, tas atcīmredzot nebūtu iespējams, bet vismaz turēt līdzi, vai ne? Izstrādājot ar vien jaunas kaut kādas regulējumus, kas tieši attiecās uz tehnoloģiju attīstību. Vai šeit arī, jo šī jau izklausās tiešām pēc zinātniskās fantastikas, un
ietiekties ar tiesību zinātni domu regulējumā, tas ir diezgan kaut kas grūti tverams, bet vai tomēr Eiropa cenšas kaut kādu vismaz regulējumu piemērot un ieviest? Jā, Eiropā ir pastāvējis jau tiesiskais regulējums jau vairāk kā 60-70 gadus, kas vienkārši laika gaitā attīstās caur tiesu praksi. Un pat ja šīs tiesības tika rakstītas jau pirms ievērojama laika, tomēr ar tiesu praksi tiesa cenšas viņas tā kā modernizēt un pielāgot jau modernākām problēmām. Un tāpēc ir tiesība akti, kuri jau pastāv un kuri tiek piemērot arī šobrīd, bet paralēli tam, protams, ir gan Eiropas padome, gan arī Eiropas Savienības institūcijas cenšas veidot jaunus tiesību regulējumus, kas būtu specifiskāki un vairāk attiecinām uz šādām tehnoloģijām. Pieņemsim, ir plāns veidot šo mākslīgā intelekta regulu Eiropas Savienībā, kas regulētu šo tieši mākslīgo intelektu, bet tas ir plašāks temats. Un tas attiektos tikai, pieņemsim, uz neirotehnoloģijām, kuras izmanto mākslīgo intelektu. Un, pieņemsim, tālāk citas neirotehnoloģijas netiktu skārtas. Principā jau arī ar datu aizsardzības regulu bija arī tā problēma, ka mums visu laiku šie dati tika izmantot. Mēs pat neapzinājāmies, ka internetā mums visu laiku dati tika izmantot, mūsu personīgā informācija. Tad nāca šī regula. Un tu viens pēc otra varēja redzēt, kā saņem lielie uzņēmumi, kur apzinājās šos riskus vai tam līdzīgi. Viņi saņem milzīgas summas sodus no Eiropas Savienības par šo datu aizsardzību pārkāpumiem, jo vienkārši līdz tam cilvēks pat neapzinājās, cik daudz no viņa informācijas par viņu pasaka. Tomēr esošajā situācijā šī datu aizsardzības regula, viņa, lai gan sargā arī neirotehnoloģiju izmantošanā esošos datus, tomēr šie neirotehnoloģiju dati ir ļoti augstas sensitivitātes. Viņi ir gan šo neirotehnoloģiju izmantošanas laikā, smadzeņu impulsi rada ļoti daudz informācijas. Tā ir tā kā smadzeņu noplūde. Un šī informācija ir ļoti sensitīva, un viņi var atklāt ļoti daudz informācijas par pašu personu. Gan par viņa fizioloģiskajām darbībām smadzeņu darbības laikā, gan arī par viņa slēptiem nodomiem, par viņa personīgiem uzskatiem, par dažādām garīgajām nepilnībām, neslimībām, bet tādām novirzēm, kas varbūt tās sabiedrībai uzzinot varētu rast aizspriedumus par šo personu. Un tādēļ šī datu aizsardzības regula, viņa aizsargā šīs datu izmantošanu medicīnā, bet medicīnā, nevis komerciālajās neirotehnoloģijās. Tāpēc rodas risks, ka šīm tehnoloģijām ieejot tādā kā patērētāja dzīvē, varētu rasties problēma ar šo datu aizsardzību. Jā, jo datu regula pastāv un citi regulējumi, kā jūs teicāt, tiesa praksa, bet tā piemērojamība ir pavisam citos apstākļos šobrīd. Teiksim, ja man ar neuromarketingu palīdzību kāds mani mudina izdarīt kaut kādas izvēles, man pašam to varbūt pat neapjaušot, tad ir grūti saprast, kā tad šī tiesību norma tiktu praktiski piemērot, kā kāds to kontrolēt, kā kāds saprast, ka tas notiek. Jā. Jo šobrīd, ja es pareizi saprotu, šobrīd bez manas ziņas īsti tas nevar notikt, vai ne? Es piekrītu kaut kādam šim neiroeksperimentam, ja tā drīkst teikt, un tad viņš notiek, jeb ne? Jā, tehniski, cik man ir zināms, nav bijuši gadījumi, kur attālinātu to personai neapzinoties varētu izdarīt. Bet šāds risks ir identificēts, jo pastāv arī šādi radioviļņi, ar kuriem, pieņemsim, P3000 viļņi, ja nemaldos, viņi saucās, ar kuru palīdzību attālināt, izmantojot atsevišķas neirotehnoloģijas, kuras spēja attālināt, uztvert smadzeņu signālus, var nolasīt personas domas. Bet tas nav kā domas, kā lasot grāmatu vārds vārdā, bet var dabūt smadzeņu impulsus, kurus pēc tam var iztulkot konkrētos datos. Un šādi eksperimenti ir veikti un ir secināts, ka tas ir iespējams. Tādēļ pastāv ļoti liels risks, ka nākotnē šīm tehnoloģijām esot arvien pieejamākām, mums pastāv risks, ka mūsu datus varētu nolasīt pat mums neapzinoties. Un
tas ir diezgan būtisks risks mūsu personīgajām tiesībām. Nu jā, bet ja mēs ņemam šā brīža situāciju, tad pieņemot kā ar manu piekrišanu, tad ar to brīdi es it kā arī uzticu uz to savu informāciju tiem, kas to dara. Jā, šobrīd izmantojot neirotehnoloģijas, ja jūs piekrītat tādam neiromārketinga izpētēji, ir arī situācijas, kur smadzeņu dati ir ļoti specifiski. Viņi ir ļoti daudz un dažādi, un, kā jau es teicu, viņi signālā nāk ļoti daudz informācijas. Un, respektīvi, jūs varat piekrist konkrētam apjomam datu, ko jūs piekrītat šim te neiromārketinga testam dot, bet tajā laikā jūsu smadzenes, viņš jau to nezina. Viņas dod visu. Un tāpēc rodas situācija, ka jūs iedodat vairāk datu, kā jūs vispār esat piekritis. Un tad ir šīs otras personas risks, ka viņa var izmantot vairāk, kā jūs esat atļaus, un jūs pat to neapzināties. Jo jūs jau nevarat pārbaudīt, kādu signālu un cik daudz jūs devāt. Un tas ir tīri uz otras personas sirdsapziņas, cik viņi daudz no tā tiks izmantos uz šī testa pamata. Nu jā, jo šī datu uzticēšana vispār ir viena arī ļoti plaša un interesanta tēma, jo no vienas puses, man kā personai šķiet, ka es saskatu dažādas apdraudējumus tur, ja es pieņemsim, ka es uzticu visus savus datus no mana prāta, vai ne? No otras puses, teiksim, tehnoloģiju uzņēmums, labticīgs tehnoloģiju uzņēmums teiks, bet ja es savācu ļoti daudz datus par daudziem cilvēkiem, es varu uzlabot reāli jūsu dzīvi, es varu samazināt, energopatēriņu, zinot, kāda ir jūsu paradumi, es varu sekot līdz jūsu veselības stāvoklim un tā tālāk un tā joprojām. Un tas it kā tāda, tur acīmredzot nav tāda viena melnbalta patiesība. Protams, no vienas puses var skatīties uz neirotehnoloģijām. Protams, nav tagad jābaidās no neirotehnoloģijām. Tās viennozīmīgi atvieglo mums dzīvi, un ar tām ir iespējams dabūt ļoti daudz svarīgu informāciju, kas, pieņemsim, medicīnā ļoti daudz personām ir palīdzējis. Un tāpat laikā arī šīm bioniskajām rokām. Cilvēks ar amputētu roku vai kāju līdz šim, pieņemsim, nevarēja funkcionēt normāli, ar tikai vienu no diviem, pieņemsim, locekļiem, bet savukārt šīs bioniskās rokas dod iespēju viņiem atgūt vēl vienu no savām ekstremitātēm. Tas ir fantastiski iespēja, bet ir šis otrs faktors. Cilvēks neapzinās, cik ļoti svarīgs ir tomēr šis privātums, un smadzeņu dati ir viena no sensitīvākajām informācijām, jo tas sniedz informāciju ne tikai par tavu veselību, ne tikai par taviem garīgiem procesiem, bet arī par taviem personīgiem uzskatiem. Ir bijuši eksperimenti, kur ar neirotehnoloģiju palīdzību ir iegūta informācija par to, kādas ir, pieņemsim, personīgi uzskati par seksuālo orientāciju. Var pat uzzināt personas seksuālo orientāciju. Viņš var neatklāt to, un tas ir ļoti privāts jautājums, bet caur neirotehnoloģijām to var atklāt. Un vien apzinoties, ka šāda informācija varētu nonākt sabiedrībā, es ticu, ka ļoti daudziem var rast ļoti nepatīkams bailes par to, kas varētu notikt tālāk. Jā, sociologi varētu sapņot par šādiem datiem, jo pēkšņi tu zini, ko patiešām domā Latvijas sabiedrība. Bet jūs, kā juristi, cik es tā saprotu, esat ļoti specializējusies šajā jomā, vai tas ir tāpēc, ka jūs saskatāt, ka šeit būs jums kaut kāds īpašs darbs, vai jums vienkārši tas interesē, vai kāds ir tas iemesls? Kāpēc šī joma? Jā, šī joma vispār tapa man esot praksē cilvēktiesību tiesā. Paralēli strādājot mūsu birojā un vienkārši uzzinot par šo tēmu un sākot interesēties par šo tēmu, es sākumā vispār neapzinājos, kas ir tās neirotehnoloģijas. Man bija priekšstats par to. Un uzzinot vairāk par šīm tehnoloģijām un apzinoties, ka tiešām ir reāls risks, ko personām, varbūt parastam cilvēkam, redzot šīs interesantās tehnoloģijas, pirmais, ko viņš iedomājas, wow, tas būs tik forši, es varēšu tur darbināt savu mašīnu ar čipu palīdzību, veidot komandas. Un tas sākumā šķiet tik fascinējuši un interesanti, bet tad neapzinoties šo datu sensitīvumu un datu svarīgumu un cik daudz no tevis var patiesībā tavi dati pateikt, īpaši neirodati. Cilvēks neapzinās tomēr, cik liels risks ir šo datu izmantošanā, vienkārši neregulēšanā,
kad tiesības nespēja tikt līdzi, un attiecīgi arī cilvēks nav pasargāts juridiski. Bet tam var tikt līdzi tiesības, jūsuprāt? Tas ir iespējams vispār? Nu, protams, tiesības nevar skriet priekšā, jo parasti tiesības attiestās ar notikumiem. Bet tāpēc arī ir svarīgi par runāt. Ekspertiem runāt vienkārši juristiem par šo jautājumu, vai tiešām mums vajag papildināt tiesības ar jaunām tiesībām, vai mums vajadzētu veidot jaunu precedentu, lai pirms šī problēma nekļūtu jau tiešām smaga, lai mēs būtu gatavi regulēt un ierobežot. Jo pieņemsim, tagad jau pat pavisam nesen Ilons Masks paziņoja, ka viņu kompānija Neuralink, kur veido šos smadzeņu čipus, ar kuriem būs iespējams vadīt savus viedās ierīces, viņi jau ir nonākuši līdz cilvēku testiem, respektīvi cilvēki jau var testēt šīs ierīces un piedalīties testos, kas ir solis pirms tiek akceptēta šī ierīce. Un tad mēs varam sākt domāt, kad šī ierīce nonāks komerciālajos, komerciāli būs pieejama ikvienam patērētājam, vai viņi ir pienācīgi aizsargāti, vai viņai nav risks tikt uzlaustai. Un iedomājoties, ka tev uzlauž čipu, kas ir tavās galvas smadzenēs, tas ir diezgan biedējoši. Un vai vispār šis čips, viņš ir gatavs gan, protams, kalpot cilvēkam, bet arī aizsargāt viņu. Kā jums šķiet, kāpēc mākslīgā intelekta radītāji un attīstītāji paši šobrīd ir teikuši, ka tas ir jāpiebremzē? Jā, es uzskatu, ka viņi sāk saprast, ka tas ir ļoti fascinējoša jauna joma, kura ļoti strauji sāk attīstīties, un mēs vienkārši sākam neapzināties, cik tālu mēs varam aiziet ar šīm tehnoloģijām. Jo es pieļauju, ka 10 gadus atpakaļ mums nekad prātā nebūtu ienācis, ka mēs varam vadīt ar savu prātu mašīnu vai ar šiem signāliem varam uzzināt, vai mums garšo, pieņemsim, ir šāds eksperiments bijis, kur Coca-Cola ar neirotehnoloģiju palīdzību uzzināja, vai cilvēkiem patiesi garšo Coca-Cola vai arī garšo citas pakaļdarinājumu. Un cilvēkiem pat nebija jāsaka, viņi varēja teikt, ka viņam negaršo, bet viņi pēc stimuliem redzēja, ka garšo un ļoti labi un rada eiforiju. Un atgriežoties pie tā, ko es saku, kurā brīdī mēs apstāsimies pie tās attīstības, jo lai arī tiesu prakse un tiesības cīnās ar šo problēmu un iet uz priekšu, tomēr neirotehnoloģijas šobrīd attīstās ļoti ātrā ātrumā un var vienkārši sākt veidoties tāda kā neirotehnoloģija katastrofa, kur nav zināms, ko darīt tālāk. Jā, nevarēs arī saprast tad vienā brīdī, kurš cilvēks vispār patiesi izsakās un kurš ar kura muti runā kāds cits visdrīzāk. Jā, un vai tu vispār vari iziet ārā mierīgi no mājas, un tu netiec izmantots neiromārketingā, neapzinoties to, vai, tas tikpat labi ir par, jūs iepriekš minējāt par to lokāciju zināšanu, ka tev piedāvā kaut kādus piedāvājumus, apzinot tavu lokāciju. No vienas puses tas ir ļoti noderīgi, bet no otras puses tu sāc domāt, vai es vispār varu iziet no mājas, nebaidoties, ka mani izseko bezmaz vai sāk ielausties manā brīvajā gribā. Mm. Jā. Šķiet, ka jēdzīgs varbūt ir tas piedāvājums, ko es esmu dzirdējis arī no atsevišķu tehnoloģiju attīstītāju puses, ka varbūt tas perspektīvākais virziens nav varbūt tīri mākslīgais intelekts, bet tas, ko sauc par to augmented intelligence, kur cilvēks tomēr kopā ar mašīnu kaut ko dara un izmanto mašīnas kapacitāti, bet tai pašā laikā gan pieskata, gan arī varbūt kaut kādas robežas tam visam ievēro. Paldies jums liels par sarunu. Es domāju, esmu gandrīz pārliecināts, ka šī varētu teikt būs tikai pirmā sērija, jo šī tēma ir ļoti plaša un būtu prieks vēl jūs sastapt kādreiz mūsu raidierakstos, bet šodien teikšu jums paldies un tad uz tikšanos atkal citreiz. Paldies! Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.